un mans vārds ir Nikolais Toropovs, pārstāvu EMPAS, Federālo testēšanas institūtu, un īstenībā šī prezentācija tiešām būs par eksponētāju betonu. Mēs līdz tam nonāksim, pirmajā 90% no prezentācijas liksies mistiski, sākumā parunāsim par to, cik betons ir slikts. Tad mēs pieņemsim, ka īstenībā betons ir baigi, ok, var ar to dzīvot, un pašās beigās mēs nonāksim pie eksponētāju betonu un uzzināsim, ka betons ir vienkārši super. Šī prezentācija oficiāli saucās un būs par mākslīgām pildvielām, bet tas galvenais topiks un galvenais message ir tas, ka mums kaut kas jādara ar mūsu enerģijas krīzi, ar CO2, un tas CO2 jāķer ārā no gaisa, un kaut kas ar viņu beigās jādara. Mēs kā cilvēks tagad saražojam apmēram 40 gigatonnas CO2 gadā. Eiropā un Šveicā mēs pieņēmuši, ka 2050. gadā, jeb pēc 25 gadiem mums būtu jānonāk līdz ekonomikai, kas ir net zero, ka mēs vairs neražojam CO2, vai arī tas, ko mēs saražojam, mēs spējam tomēr atgūt atpakaļ un kaut kur nosaivot. Uzreiz jālūdz piedošanu, man latviešu valoda būs vienkārši piepildīta ar anglicizmiem. Es vairs to nemānu, bet saprotu, ka nav vairs ok. Tad tā, mēs saražojam tos 40 gigatonnas CO2 gadā un ceram, ka 2050. gadā mums būtu 0. Bet ja mēs tagad pāriesim uz zaļām enerģijām, mēs samazinātu kaut kādus dzinēju tur apjomus, tilpumus un ko tur vēl. Paliks tas CO2, no kā mēs nevaram izvairīties. Mēs joprojām lidosim, mēs joprojām gribēsim ražot materiālus, būvmateriālus, mums joprojām būs vajadzīgs stikls un metāli. Līdz ar to, lai cik mēs arī censtos samazināt CO2 globāli, labākajā gadījumā mēs nonāksim pie plus 10, plus 15 gigatonnām gadā. Bet ko mēs varam darīt lietas labā? Mums ir jāatrod tehnoloģija un veids, kā mēs varam CO2 no gaisa dabūt atpakaļ kaut kādā citā vidē vai citā funkcijā. Jā, neatklāsim uzreiz visu, kas nozīmē, ka ja mēs paliekam ar plus 10 gigatonnas gadā, 2050. gadā samazinot visu, ko mēs ražojam, mums ir jāatrod tehnoloģija, kuru mēs kompensēsim par tam 10 gigatonnām CO2. Plusā mums ir jādabū ārā no gaisa tas CO2, kas jau ir fiziski, jo 1988. gadā mūsu CO2 koncentrācija gaisā pārsniedza 350 ppm, kas nozīmē, ka tas ir tāds neatgriešanas līmenis, kad CO2 piesātinājums gaisā jau pats par sevi izraisa izmaiņas atmosfērā. Jārastīs zem tās koncentrācijas teorētiski, mums aug koki, mēs tur kaut ko daram, kaut kas tur šķist ūdenī, dzīvot var. Bet dēļ tā, ka tā koncentrācija stipri pieaugusi pēdējos 30-40 gados, tālākie procesi vienkārši notiek automātiski. Līdz ar to mums jāatrod veids, kā kompensēt arī par iepriekšējiem gadiem, ko mēs esam ražojuši. Protams, vispirms jāatrod veids, kā samazināt to, ko mēs tagad ražojam, bet jādara arī citas lietas. Dotajā brīdī es runāšu biku vairāk par Šveici, jo Šveici ir ļoti labi apkopot statistika par materiālu un CO2. Dotajā brīdī pasaulē mēs ražojam 4,2 gigatonnas cementa gadā, un Šveicē tās ir 4,2 megatonnas, kas veido 6% no pasaules CO2. Pat gadījumā jums sanāks samazināt mūsu visus pārējos materiālus un CO2 patēriņu, cementu mums turpināsim ražot. Mēs turpināsim ražot betonu, mums vajadzīgi ceļi, mums vajadzīgi tilti, mums vajadzīga infrastruktūra, kas nozīmē, ka turpinot ražot to pašu cementu daudzumu, tās pašas 2,4 megatonnas gadā, mūsu CO2 pienesums Šveices ekonomikā būs jau 20%. Mēs nepalielinām CO2 no cementa, mēs īstenībā samazinām, bet visus pārējos CO2 mēs samazinām vēl vairāk. Līdz ar to cements kļūst par vēl mazāk zaļāku materiālu. Un Šveices politika tagad uzskata, dotajā brīdī mums ir 40 megatons CO2, mēs samazināsim, katru gadu kaut ko darīsim zaļāku, viss būs foršāk, bet pat pašās beigās mums paliks CO2, no tā, ka mums jābūvē ceļi apmēram 11 megatonnas gadā. Ko mēs plānojam darīt? Daļu no tā mēs centīsimies gūt ārā no atmosfēras un daļu vienkārši iepirkt ārzemēs. Tas arī skaitās. Līdz ar to ekonomika teorētiski nonāks pie CO2 0. Tas teiks, mūsu lielais redzējums. Bet ir problēmas ar cementu tādā ziņā, ka tas CO2 patēriņš viņš tiešām nav izbēgams. Tur nav variantu. 30% no tā CO2, ko mēs ražojot cementu Šveicē, un Šveicē ir ļoti efektīva ražošana, vai ne? 30% nāk no degvielām, no visu, ko mēs izmantojam. No tā varētu izvairīties, mums ir saules enerģija, mums ir ūdens enerģija, kaut kā mēs dabūsim to enerģiju, lai
apdedzinātu klinkeri. Bet, diemžēl, 70% nāk no vienkārši limestone decomposition. Mums ir kalcija karbonāti, pie 1350, 1400 mēs dabūjam kalcija oksīdu, CO2 aiziet gaisā, čauatā, mēs ražojam CO2. Protams, būtu forši to visu noķert, tas ir darams, to CO2 daļēji mēs varētu sagūstīt filtros. Doma par CO2 jau notiek Šveicē sen. Mēs jau esam samazinājuši par vairāk nekā 30% CO2 ražošanu cementa industrijā kopš 1990. Gada, bet pārējie 70% diemžēl vienkārši nav izdarāmi. Bet mūsu parlaments nolēma, jo Šveices parlaments nolēma, ka tas, kas mums tagad 600 kg CO2 uz 1 tonu cementa ir forši, bet jau 2060. Gadā mums jāpaliek tikai 150. Kāds izdarāms? Jāizdara, vai ne? Un 2050. Gadā mums jānāk līdz nulei vai pat negatīvām vērtībām. Par laimi, šis likums nav priekš cementa nozares, bet ir priekš betona nozares. Jo cementā mēs nevaram tikt vaļā no tā CO2. Tas, kas, teiksim, notika 90. gadā, mēs redzam, ka pārsvarā enerģija bija ņemta no CO2 paša. Teiksim, tajā brīdī, kad mēs no cementu ražojam, no enerģijas, jau tālāk mēs esam tikuši vaļā 2019. gadā, mēs būtiski samazinājām fosīlo CO2, mums palika no limestone decomposition, diemžēl, CO2, bet mēs plānojam, ka 50. gadā mums paliks tikai tas, kas ķīmiskā reakcija, visa enerģija būs zaļa, mēs varēsim noķert visu CO2, kas dodās ārā, mēs spēsim arī kaut kādā veidā CO2 ielikt iekšā cementā. Ir divas pamatlietas, kā to varētu izdarīt. Pirmkārt, mēs varam prekarbonizēt pildvielas betonā. Mēs paņemam pārstrādāt otrreizoju betonu vai arī to šķidrumu. Mēs to tam visam izlaužam cauri CO2, līdz ar to mums karbonizētās pildvielas, un mēs noķeram to CO2, kas bija gaisā iepriekš. Tas jau ir labāk. Līdz ar to svaigajā betonā mums tas CO2 nav gāzes sastāvā. Ja tas būtu gāze, attiecīgi mums mainītos pH, mums būtu jau sastvielas karbonizācija, kas ir nozīmētu beigās, ka būtu problēmas ar stiegrojumu, vai ne? Bet dēļ tā, ka mēs to visu CO2 varam noslēpt pildvielās, tad mūsu pH nav tik ļoti ietekmēts pastā, līdz ar to arī stiegrojumu būtu mazākas problēmas. Un otrs veids, kā mēs to varam izdarīt, ir, mēs varam tiešām fiziski gūt cietvielas no gaisa. Mēs varam pirolizēt mākslīgo metānu, sintētisko metānu. Ļoti daudz enerģijas, protams, tas izmaksā. Mēs uztaisam metānu no gaisa, daudz enerģijas, mums vajadzīgs ūdeņradis, pēc tam mēs pirolizējam to sintētisko metānu, sadalām to cietvielā, kas būtu karbons un ūdeņradi. Ūdeņradi mēs izmantojam tālāk mūsu vajadzībām, pa ceļu mēs arī atbrīvojam skābekli, kad mēs ņemam no CO2. Līdz ar to mēs ieguvām enerģiju, mēs ieguvām skābekli, mēs ieguvām cietvielu, kas ir tiešām karbons. Problēma, mums vajag ļoti daudz enerģijas. Šajā procesā pieņemums ir tajā, ka drīzumā mūsu cilvēks nonāks pie tā, ka mums atjaunojamie enerģija, saules enerģija, vēja enerģija un vispārējais, līdz ar to mēs to varēsim atļauties. Mums EMPA ir pilotprojekts, kas to arī fiziski spēj izdarīt, un kas tālāk notiek ar pirolizēto metānu, ko mēs varam izdarīt, mēs vēl varam pielikt klāt smiltis. Un tam mēs dabūnu siliciju karbīdu. Ja mēs dabūnu siliciju karbīdu, kas ir izdarāms ķīmiski, bet ar daudz enerģijas un temperatūras, mēs dabūnu cietvielu, kas ir stiprāk par betonu, ko tiešām ļoti forši var izmantot betonā. Mēs varam ģenerēt 1,6 gigatonnas gadā no silicija karbīda, kas ir forši. Mēs ražojam 40 gigatonnas betonu, līdz ar to 1,5 gigatonnas iekšā 40 gigatonnas betonā ir nekas special, tas īstenībā pat gandrīz vai uzlabo īpašības. Un ir arī, teiksim, šī tehnoloģija tiek attīstīta, ir jau esošās tehnoloģijas, bet tās esošās tehnoloģijas, diemžēl, ir mazāk par 1% no tā CO2, kas mums būtu jāatgūst no atmosfēras. Pirms 20 gadiem bija populāri, teiksim, tas virziens, ko darīt ar CO2, ka mēs to varētu kā gāzi saspiest un kaut kur iepumpēt. Vai nu izlietotajās naftas atradnēs, vai zem jūras līmeņa ļoti lielā dziļumā, bet pētniecība rāda, ka apmēram 10% sūcas ārā, kas nozīmē, ka mums visu laiku tas jāķer,
un jāpumpē atkal kaut kur zem zemes, jācier, jāpumpē atkal, un cik tas droši ir ilgtermiņā, arī nav īsti saprotams, ka arī nav vēl tehnoloģijas tu iepumpēt super lielos dziļumos zem okeāna. Bet ir laba ziņa, mums ir citi tilpumi, kuros mums varam saliekt cietvielas karbonu. Pavisam nesen mūsu globāli kā cilvēks saražotie materiāli kopējā apjomā pārsniedz visu biomasi. Un 2-3 materiāli, kas tur ir dominanti, ir šķembas, asfalts un betons. Tā kā ir tās 3 lietas, kas mums skapītī stāv, vai ne? Un dēļ tā, ka to materiālu ir tik daudz, viņi tiešām var akumulēt visu to CO2 lieko, ko mēs saražojam ikdienā, ko mēs iespējams varēsim izpumpēt no gaisa ārā. Laba ziņa, ka mēs ražojam 3 gigatonus, pieņemsim ap 2050. gadu no betona, un mums jāsliek iekšā tikai 1,5 gigatonus CO2. Un foršā ziņa, ja mēs izmantojam to 1,5 gigatonu CO2, ja mēs to liekam kā cietvielu, mums nav jāuzglabā 3 molekulas karbona un 2 skābekļi. Mums jāuzglabā tikai karbons. Līdz ar to telpiski mēs arī nosavojam vietu, skābekļi mēs palaižam gaisā, viss forši, viss priecīgi. Un te arī jāpiemina, ka betons saražo ļoti daudz CO2, bet ja mēs salīdzinām ar citiem materiāliem, betons ir viszaļākais materiāls un tā, kā mēs tagad izmantojam ikdienā, ja mēs salīdzinām enerģiju versus CO2, kas ir uzglabāts tajā materiālā. Līdz ar to viņš galīgi nav negatīvs, pat salīdzinot ar metālu stiklu, protams, vai ne, kas tiešām slikti, vai kādām plasmasēm. Līdz ar to pats par sevi betons ir ļoti labs, mēs vienkārši ražojam to ļoti daudz, kas īstenībā ir arī ļoti forši, gan priekš mums, gan priekš cilvēks. Šveicē uz vienu cilvēku mums vidēji saražojam 10 tonnas materiāla gadā. 72% no tā ir būvmateriāli, kur tiešām betons dominē. Pārējie mums ir, mūsu iespējas braukt ar mašīnām un kaut kādas foršās lietas, tur ēdienas un tādā garā. Bet ja mums to pārreicinām nevis tonnās no materiāla, bet tonnās no CO2, tad betons kaut kā vairs nav redzams tajā skalā, vai ne? Jo betons jau īstenībā ir super zaļš. Es parādīšu atpakaļ iepriekšējo. Mēs varam redzēt, cik daudz betona un cik maz ir citu kaut kādu būvmateriālu. Un vienā brīdī betona ietekme vienkārši pazūd. Bet apjoms un masas paliek. Kas nozīmē, ka īstenībā betona asfaltu, dēļ tā milzīga tilpuma, mēs tiešām varam izmantot kā tilpumu, kurā mēs varam uzglabāt CO2 cietā stāvoklī. Ir 2 pamatveidi, kā mēs varam dabūt CO2. Mēs to varam filtrēt ārā no gaisa, tehnoloģiski, un pēc tam attiecīgi veidot sintetisko metānu. Vai arī, rupi sakot, mēs audzējam kokus, protams, daba pati audzē kokus. Bet tur, kur jau koks ir, otrs koks neaugs, kamēr iepriekšējais nebūs prom. Kā arī ir tāda lieta kā biochar, bioloģiskās ogles, kas pēc būtības ir pilsētu vidē, ka mēs nogriežam kokus, mēs nogriežam tur zālīt, visu pārējo, vai ne, kur ir kaut cik jau kaut kāda koks, nekas nav izmantojami tiešām nozarē. Mēs to varam perilizēt. Tā brīdī, kad mēs esam perilizējuši to visu, pieņemsim uz 1 kilograma skaidu, mēs varam dabūt 0,5 kilogramu CO2 beigās. Atkal te ir jārunā par to, ka tas 0,5 kilograms CO2 tie ir mazais čītings tajā, ka ir C un 2 O. Reāli, protams, mums vajadzēs betonā likt vai citā vidē tikai to karbonu molekulu. Vai ne? Līdz ar to tas īstenībā ir super efektīvi, kā uzglabāšanas opcijas. Tā līdz ar teorētiski mēs varam to visu CO2 saražot pilsētvides no pārplikuma, no pārstrādes materiāliem. Mēs varam izmantot vecās mēbeles, mēs varam piralizēt, jebkoks mums nav vajadzīgs. Labā ziņa, mēs varam piralizēt visas plasmasas. Plasmasās ir īstenībā ļoti daudz noderīgu lietu, ko mēs varam pirms tam pārstrādāt un filtrēt, dabūt ārā visu mums vajadzīgo ķīmiju, un tā, kas paliek pāri plus mīnus tikai karbons, tad to mēs piralizējam, mēs dabūjam enerģiju un cietvielu mēs varam kaut kur likt. Ja, un tad, ir vairāki jau pielietojumi projekti biochāram betonā, tas topiks kļūst daudz interesantāks zinātnē un arī industrijā. Tas, viens no tādiem hot topikiem, pieņemsim vai ne. Un vairākas reizes jau ir izmēģināts, ka tas tiešām der, ir vairāki pilotu projekti, Norvēģijā būvē lielo tiltu, ir tuneļi, visi forši. Un tas ir tas brīdis, kad mēs nonākam pie eksponētā betona. Kā mēs sapratām, betons ir vienīgais materiāls pasaulē pēc sava tilpuma, kur mēs varam salikt iekšā cieto karbonu. Bet tajā brīdī, kad mēs ieliekam iekšā cieto karbonu, diemžēl, tas maina
gan mūsu iestrādājumību, gan kaut kādas īpašības, gan arī krāsu. Ja mēs runājam par eksponētāju betonu, tad siena tiešām kļūst melna, un ja mēs mūsu foršos baltos kreklos atspiedīsimies pret sienu, mūsu mugura būs melna. Mēs varam, diemžēl, likt iekšā tikai 3 līdz 5% no karbona pēc māsas iekšā. Tas nav pietiekami, lai betons tiešām kļūtu CO2 negatīvs. Ja mēs liksim vairāk, tas pārāk stipri nosatīs mūsu iestrādājumību, un džekiem vienkārši ir nepatiks strādāt ar tādu betonu laukumā, līdz ar to tas nav diezko izmantojums. Bet ko mēs piedāvājam? Mēs varam taisīt mākslīgās pildvielas. Mēs varam veidot granulas no tā paša materiāla, un tad galvenā matrica betona vairs nemainīs krāsu. Es iedošu laikam Rolandu, taisīšu mazo tiešsaistes marketingu. Kā mēs redzam, šajā gadījumā mēs granulās joprojām redzam, ka koka struktūra ir redzama un saglabāta, un pati matrica, betona matrica, nemaina krāsu. Ka arī betona virsma vienmēr jums būs tur pasta, nevis pildvielas, vai ne? Un tā kā pasta nav mainījusi krāsu, tad līdz ar to arī betona virsma nav mainījusi krāsu. Jūs varat salīdzināt, kā izskatās pēc krāsām gan pildvielas, gan attiecīgi standarta pildvielas, gan mākslīgās pildvielas. Dotajā brīdī, ko mēs gūstam, mēs jau esam biku mainījuši to ražošanas procesu, tas biku intensīvāks, mēs varam dabūt biku lielākus blīvumus un vairāk CO2, bet šajā gadījumā 1 kilograms ar šo peletiem, ar granulām, satur biku vairāk nekā 1 kilogramu no karbona, no CO2. Jā, piedošu, no CO2, nevis karbona. Kas nozīmē, ja mums betonā parastajā ir nosacīt 200 kg CO2 par 1 tonu, ja mēs ieliksim 200 kg šo mākslīgo pildvielu, mūsu betons ir neitrāls. Dotajā brīdī mūsu sastāvu jau ir biku uzlabojušies, mēs esam spējuši uzlabot granulu kvalitāti par apmēram 30%, rupi sakot par kvalitāti, es domāju, šajā gadījumā karbona koncentrācija. Ja mēs samazinājam ūdens daudzumu, līdz ar to katra karbona daļiņa atrodas daudz tuvāk. Līdz ar to mēs to izmantojam daudz efektīvāk. Mēs esam uztaisījuši vairākus pilotprojektus un rakstus. Mēs uztaisījām vispārastāko C3 un 37 betonu. Attiecīgi mums ir biku zem 300 kg cementa iekšā, 2,4 ir blīvums. Mēs pielikām 20% no tilpuma, jeb 1/4 daļu no normālām pildvielām mēs sastājām ar karbona pildvielām. Un mēs jau nonācām pie CO2 neitrāla betona, kas arī būtu tas galējais mērķis vai starpmērķis. Parastais tas C3 un 37, protams, mēs zaudējam stiprību, jo mūsu jaunās pildvielas ir daudz švakākas par oriģinālām silika pildvielām, vai ne? Bet mēs spējam noturēties tajā pašā klasē, ja mēs kompensējam ūdens daudzumu, ko, teiksim, peleti ieņem, mums paliek pilnīgi tie paši procenti no cementa, pilnīgi tie paši water to cement ratio, pilnīgi tie paši pasta pret pildvielām, vai ne? Un mēs zaudējam apmēram 10% no spiedzes stiprības biku mazāk, bet mēs paliekam joprojām tajā pašā betona klasē. Protams, ja jūs vēlaties palielināt betona klasi ar jaunām pildvielām, jūs vienkārši samazināt ūdens cementa daudzumu, pieliekat plastifikātoru, un klasiskās lietas pieliekat biku vairāk cementa, plus 10% cementa, plus 1% pildvielu. Mēs paliekam turpat CO2, bet uzlabojam mūsu mehāniku, vai ne? Attiecīgi visi tie dati daudz sīkāk ir jau nopublicēti vairākos rakstos, te ir viens no piemēriem, un šī prezentācija attiecīgi saucās pēc šī rakstu nosaukuma, lai būtu vieglāk atrast rakstu. Mēs esmu uztaisījuši vairākus kernus paņēmuši, kurus varat redzēt arī sadalījumu peletiem, ka viņi vienmērīgi sadalīti. Tajā tomografā, kas pa kreisi, jūs varat pilnīgi redzēt to koku struktūru. Tā daļa, kas ir izteikti tumšāka, tas ir čārkols, kas tiešām ir savā oriģinālā veidojumā. Jūs arī varat redzēt joprojām celulozu, koku struktūru. Tā daļa, ka ir biku vairāk pelē, ka tur ir pelni plus cements, attiecīgi tā ir tā pasta. Tas visu kopā veido mākslīgo pildvielu, tad tā pildviela jau ir CO2 izteikti negatīva. Līdz ar to, ja mēs sastāvam tikai 20% no kopējā tilpuma, mūsu CO2 negatīvs betons. Tas, protams, ir forši, bet mums pa virsu vajag uztaisīt, ka būtu arī CO2 negatīvās pildvielas, ka būtu tā iepriekšējā karbonizācija pildvielām, ka arī globāli būtu jāpieliek biku vairāk no mākslīgām pildvielām, lai tas mūsu betons būtu nevis neitrāls, bet tiešām izteikti negatīvs, jo mums ir jākompensē par to, ka mēs ražojam citas lietas. Tu pašu metālu, stiklu,
mēs izmantosim lidmašīnas, mēs būvēsim visu pārējo. Līdz ar to mums vajag panākt, lai tas betons ir negatīvs, jo atkal tas ir vienīgais materiāls dotajā brīdī, pēc tā, kā mēs būvējam šo pasauli, pēc tā, kādas tehnoloģijas mums ir, kur mums tiešām varētu to cietvielas karbonu beigās salikt, nezaudējot no kā cilvēcē. Jo citādi mēs vienkārši taisīsim tur ogļu kaudzes, viņas gan degradēsies, gan izskatīsies neko labi, vai ne? Mums būs putekļi ielās, tas viss kalosies cauri, būs ūdens contamination, piesārņojums, un tas nav forši. Savukārt, ja mēs to visu ieliekam betonā, tas neskolēs ārā, un beigas mēs nonākam pie tām pašām tehnoloģijām, kas mums jau ir, ka mēs veicam betonu pārstrādi. Jā, teiksim, protams, ne visās valstīs mēs pārstrādājam betonu, bet Šveicē ir ļoti augsts nodokļu uz pārstrādi. Mēs pārstrādājam jau virs 80% no betona. Tas viss nonāk otrreizē pārstrādē. Tā kā ar vienu parasto ciklu, teiksim, ar vienu aktivitāti nepietiek, mēs nevaram ražot tikai un vienīgi tās pildvielas, vai tikai un vienīgi karbonizāciju, vai tur tikai un vienīgi kaut ko tur pielikt klāt, atšķaidīt CM1 līdz CM2 līdz CM3. Mēs ar to visu nenonāksim pie negatīvā betona, ka arī mēs pārāk daudz zaudēsim, ja mēs izmantosim tikai vienu tehnoloģiju, mēs pārāk daudz zaudēsim kādā no īpašībām. Mums jātaisa viss pilnīgi vienādi, un pilnīgi tas pats koncepts izmantojams arī asfaltā. Pieliekot tikai 2% no masas asfaltā, mēs jau dabūnam minus 50 kg par tonu CO2 no asfalta. Mēs asfaltu izmantojam daudz mazāk, apmēram 3 gigatonnas mums bija betona un 1 gigatona gadā ir asfalts. Bet arī tā nav maza piedeva, jo mēs ļoti daudz ražojam tos materiālus. Līdz ar to, ja mēs taisam CO2 negatīvu asfaltu, tas jau var kompensēt par kaut kādas citas mazākas nozares, vai ne? Ko ir svarīgi arī apzināties, ka, ja mēs izmantojam parasto biochāru, un te, laikam, būtu jārunā arī par biochāru definīciju, ne viss, ko mēs peralizējam, ir biochāra. Viņš ir tik ļoti CO2 negatīvs, jo teorētiski viņš nāk ne tālāk nekā 30 līdz 50 km. Tas source ir līdz vietai, kur mēs peralizējam, un tur, kur mēs viņu pēc tam izmantojam, arī tas nedrīkst būt pārāk tālu. Ja mēs tagad importēsim mežu no Skandināvijas, te piralizēsim, tas vairs nav biochāra, jo tas transports vienkārši pats par sevi būs izmaksājis pārāk dārgi. Parasti tie pelni, viņi nav supplementary cementitious materials, viņi ir gan neitrāli, ka viņi ir iesprostoti tajā mākslīgajā pildvielā, līdz ar to viņi neietekmē jums arī iestrādājumi, viņi ietekmē to, ka jūs, teiksim, savas silusos betonu rūpnīcās strādātu tālāk. Ja jūs izmantot pat taisno putekļus, ko var pielikt, vai biochāru smalkumus, ko var pielikt cementam, tad jāsaprot, ka tie smalkumi pie lielām temperatūrām, spiedienam, viss tā pareizās koncentrācijas var sprāgt. Ja? Ka arī, es domāju, ka neviens no cementa ražotājiem nevēlas. Es domāju, ka daudz ir dzirdējuši stāstus, kas kaut kur nesen notika, vai ne? Bet tajā brīdī, ja mēs izmantojam jau mākslīgās pildvielas, tad tās mākslīgās pildvielas nonāk vai no silusos, vai vienkārši mēs krāvējam kaudzes, un tā kā parastā ražošanas līnijā mums nekas nav jāmaina, mēs vienkārši varam turpināt to pašu, pie kā mēs esam pieraduši. Bet nu jau saražo CO2 negatīvu betonu. Tas pozitīvais, protams, mēs biku zaudējam stiprībā, bet tas viss ir maināms atkal pieliekot cementu vai ūdens cementa attiecības, tas viss ir sen zināms industrijā, vai ne? Mums jāturpina, protams, arī ir parasto pārstrādi, un tas galvenais message ir, lai dabūtu ārā to CO2, ko mēs esam saražojuši iepriekšējos gados, un kas ir reāls. Mums ne tikai jākompensē par to, ko mēs darām šodien, mums, diemžēl, ir jākompensē par to, ko mēs esam izdarījuši pirms gadiem. Un mēs nevaram to uzreiz sākt šodien, bet jo ilgāk mēs atliksim, jo vairāk būs jākompensē tālāk. Jums tā pārražošana jau ir stipri par daudz, vai ne? Bet mēs tiešām varam gūt cietvielas ārā no gaisa, tas maksā enerģiju, bet enerģija teorētiski var būt arī samērā zaļa. Jā, teiksim, tas būtu tas galvenais message. Un tā mēs arī nonākam pie tā eksponētā betona. Gadījumā mēs izmantojam mākslīgās pildvielas, tas vairs nemaina savu krāsu, kas forši, un mēs tiešām turpināsim būvēt betonu. Kā arī, ja mēs to betonu ar kaut ko apseksim, tas, ar ko mēs viņu apseksim, īstenībā atkal ražos CO2. Līdz ar to mūsu intereses tiešām būtu arī izmantot eksponēto betonu. Mums vienkārši bija vairāk jāstrādā pie tehnoloģijām, pie darbu kvalitātes, un kā jau Arturs pašā sākumā teica, ka beigās tas betona kvalitāte ir komandas darbs. Tas sākās no laboratorijas,
bet pēc tam tas nonāk arī betona rūpnīcā, un arī konkrēts izpildījums būvlaukumā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Es izmantošu arī savas 30 sekundes, lai reklamētu projektu, ko iepriekš Pietro Lūra minēja. Ja kāds kautrējas iepriekš uzņemt bildi, lūdzu izdarīt to tagad, tas noderēs, jūs varēsiet sekot vēlāk gan sociālos tīklos, gan dabūsiet informāciju, tie brīdī būs izsludināts pozīcijas, būs 4 projekti, 2 par asfaltu, 2 par betonu. Visos gadījumos mēs arī runāsim par CO2 samazinājumu, kas ir tiešām būtisks pasākums, vai ne? Un mēs ļoti ceram turpināt gan sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, gan arī turpināt piedalīties Latvijas Betona Savienības konferencēs nākamajos gados. Un cerams, ka arī olimpiādē kādreiz. Paldies! Jā, paldies, Nikolai. Es pieļauju, ka lielai daļai no industrijā strādājošajiem, tīpaši praktiķiem objektos, šis likās varbūt tās diezgan liels kosmos, bet es varu papildināt, varbūt tās, cik man zināms, tad Šveicē praktiski jau ir betona ražotāji, kur šīs bioloģiskās ogles jau izmanto kā mākslīgās pildvielas jau šodien betona ražošanā. Jau tātad tas jau notiek, tātad jau industriālā līmenī, jau reāli uz objektiem tiek piegādāts betons ar, ja ne šādām speciāli mākslīgi ir šādā, varbūt tehnoloģijā ražotā, bet pēc citām tehnoloģijām faktiski betons ar ogles pildvielām faktiski jau tiek piegādāts uz objektiem. Jā, jau ir uzbūvēts vairāk nelieli objekti. Gaidiet. Jā, tas būs. Jā, te ir tiešām vairāks vienlaicīgi koncepts. Mums ir gan sadarbības projekti ar cementa ražotājiem, gan ar pildvielu ražotājiem, gan arhitektiem, gan arī ar tehnoloģijām. Tas ir nevar būt iesaistīt tikai viena puse. Jo visiem ir jāuztas vienam otram, jāizveido komanda, un visiem ir jātic tam, kur mēs arī dodamies savā ziņā. Tā kā izmaiņas tikai cementā vai tikai betonā, tikai, teiksim, vienā betona rūpnīcā, diemžēl neviesīs diezko daudz uzticības. Mums visiem jādarbojas kopā. Paldies jums!